Nu, tev ir? Tātad, kā jūs nojaušat, šodien būs kaut kas muzikāls. Tāpēc es ātri jums izstāstīšu noteikumus, pēc tam jūs izklausāsiet secīgi. Tātad, noteikumi ir šādi. Katram korim mums ir 3 kori. Baltais koris ar 2 daļām vadītājām Māju un Andriju. Zaļais koris ar Ulriju un Māju. Un dzeltenais koris ar Līnu un Kitu. Pavadošu šodien. Jūs izklausēsiet secību, tad mēģinājums jūs vedīs uz atsevišķiem kabinetiem, un jūs būs jāsagatavo viens priekšnesums, bet dziesmas jau ir izvēlēts. Tā kā līdz ar to, tad jums arī pienāksies atribūtika, kuru jums būs jāizmanto savā priekšnesumā, un, protams, bez kādas horeogrāfijas. Runājot par to, vēlētos es iepazīstināt arī ar mūsu ļoti kompetento žūriju. Ar Žizeli no Francijas. Šī ir ļoti patīkama Francijas horeogrāfa. Imgaru Kušķinu. Slavēto godas dirigentu. Un Maigu. Vairāk kārtēji pasaules čempioni riteņbraukšanā. Spiediens ir vienkārši neizdarams, tāpēc, lai jūs iedrošinātu. Īpaši jums šovakar ir ieradusies Anita Kotoviča ar Jelgavas Stilpītes krāsas kora meitenēm, pianista Ivara Kļaviņa vadībā. Aicināsim meitenes uz skatuvi.
Izvēlēties vienu, līderi, uz 5 minūtēm. Izklausēšana notiks pēc brīvība Akmeņš šķērs papīrīgs. Tātad, tātad mēs izzinām papīrs, akmens, šķērs, ja? Akmens, šķērs, papīrīts. Pagaidiet, jūs varat skatāt 1, 2, 3, ja? Labi? Labi. Akmens, šķērs, papīrīts. 1, 2, 3. Akmens, šķērs, papīrīts. 1, 2, 3. Akmens, šķērs, papīrīts. 1, 2, 3. Pirmais moris. Akmens, šķērs, papīrīts. 1, 2, 3. Otrais koris un trešais koris. Tātad vienais koris ir otrais. Tagad aicināsim jūs sakot jūs koru vadītāju. Pagaidām. Meitenes. Galvenais neaizmirstiet mantas paņemt līdzi. Labi, labi, to varēja aizmirst. Tikai labāk. Tad aicināšu sekot līdzi saviem vadītājiem un doties 15 minūtes jums ir laika, lai sekot priekšnesumu. Tā ir sīvis, tā ir. Ko jūs to darāt? Bet tad es nedziedu jūs tik. Ja tik mēs to varam realizēt, ko es taču nezināju, kā vajag. Mēs taču tādiem bruņķiem reinīt nepavedinājām. Bet tu jau klausies vērtās pitas novilkās Kas te vēl neko? Un to kāju Tur jau galva krīt uz atpakaļ. Bet ja mēs nedrīkst to pazaudēt, tad šito tu kaut kā... Reiz, to es Ko jau reizēm var likt, viņš jau mums Nav nokritīs biza galvenajā momentā. Labšiem reizi viss cerības. Galvenais, mēs galvi pie malas, ja? Mēs jau tā kā... A mēs pārējie ko? A mēs tagad... Tagad domājam ko? Nu labi, bet jūs visi
Improvizācija. Kaut kāds iznācies. Salta! Mēs varētu, kā teikt, mums iznāk, ka varētu vienkārši tā kā viens ir priekš galvenais vai kā? Nē, tagad kaut kas izmantos. Katrs no savām pusēm nākam no Reinas ar Nu jā, kas no savām mēs nākam pusēm, pa vidu? viņi jā, no vidas tā kā iznāk. Jūs varat, kad mēs jau sākam, jā. Nu, ieslēdz to mūsu, cik viņi tur Nu, jā, tur jā. lai mēs saprotam, cik mēs ir Skan tur sākumā tas ājājāj, un pēc tam sākās tā kā dziesmas. Un mēs varētu tā kaut kā nerīni, tā kā... Tad mēs varbūt jau stāvam pa vidu, mēs kaut ko tur dejojam, un jūs tad nākat, kamēr mēs... Spiegi! Un tas, mēs zini, kad tu kāp mums, tad, kad tur ar tām maigām rokām sākās. Bet es dziedu un kāpi no... Jā. Tu dzirdēsi, ka varbūt mikrofonu varbūt pareizi. Bet mēs jau nedziedāsim uz ierakstu. Tagad skaitu. Bet tā Glāstīšu tad mīļš vārds, uz klusu sacīšu. Nu, tikmēr mēs. Jā, tur tā glāstamies, Tad ja? ir kopā, ja. Tad ir šīs jūtas tīras un baltas tās kā sniegs un drūmās naktīs, tad, kad nenāk, tad, kad nenāk miegs. Tad mēs varētu uz to tad, kad nenāk tās rokas. Tad, kad nenāk miegs! Augšā, bet augšā, jā? Ja pēc tam otrajā uz to lāstu var tā kā parādīt uz to lāstu, uz to lāstu. Un tagad varētu, un tagad to tu mans mīļais čipendels varētu kā bitīte cauri mums iziet, izlocīties visām. Bet jums arī vajadzētu kustības kaut kādas, piemēram, kaut vai tu mans mīļais. Jā, šeit ir Tik jauks vēl. Tur ir 4 reizes, darām 2 reizes uz vienu. Ko ir jāskatās? Un pēc tam Maija, un pēc tam šī. Maija, mēs uz tevi skatīsim. Varbūt mēs tad izmēģinām līdz pirmo daļu. Tad izmēģinām. Tā, Jāni, tev jāiet. Pagāja, tad Mēs Silva, tu no vienas puses līdz otras puses tā kā vēlējās. Silva mūs vadīs un tu vadi to pusi. Mums katrai pusē savs vadātājs. Aiziet, nākamies. Nenokavējam. Nolauko zīlē, cik labi kopā mums. Pats maļu rokām, es sevi klāstīšu. Kas jau mums tur Šis jūtas tīras un baltas kā tas sniegs. Un drūmas naktīs, tad, kad nenāk miegs. Tu mans mīļais šipendēls, kāds un teiks. Tu mans mīļais šipendēls, tu mans mīļais šipendēls, cik jauns un teiks. Tagad ir atkal stara spēle. Mums ir jāiet. Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur tā ir? Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur ir mana lidmašīna? Kur tā ir? Tagad lielā. Vienmēr šitā mēs varam šodien. Esam
Kaut kas man gan izpierēja ielidoja. Atdod man mīšu. Nu, tā, ka mēs ar ejam, tad tās mašīnas un vajag pasvērt, lai varbūt tālāk. Atdod man mīšu. Skatītāko TV šovu Latvijā koru karatīvi. Tagad... Atgādināsim secīgi. Tad pirmais koris paceļ roku, zeltais koris, otrais koris, zaļais koris un trešais koris, baltais koris. Atgādināsim, ka tiem, kuri nav redzējuši šovu sākumu, neko vēl neesmu palaiduši garā, jo pirmais koris vēl tikai priekšās. Viss vēl ir priekšā. Aicinām pirmo kori uz podestiem.
improvizāciju. Tas pacēliens bija vienkārši perfekts. Paldies! Es kā netradicionālo koru diriģents gribētu noteikti, ka gribētu dažu no jums redzēt savā korī. Bet, ķeroties pie līdzsvarā, principā, es pateicu, skatos notiņās, šī te ir. Tur vairāk precizēt, spēcīgāk, jā? Bet, skaidri vispārādīs, jā? Lūdzu, izteikt jūrģie savu vērtējumu ciparos. 10. Tagad aicināšu zaļo kori.
Zaļais koris noteikti var redzēt, ka zaļais bija, diemžēl jāsaka, bija vērš, ka Bemolim vērk, ka viņiem izklausījās, vajag bišķi precīzāk noteikti. Jā, ir noteikti kā strādāt. Es gan šeit neesmu lai jūs kritizētu, es lai jūs pamācītu, jā. Jums ir pie kā pacēsties, es domāju, ka trešajos korkaros jūs noteikti varētu tā. Jā. Tiešām brīnišķīgi. Un jūsu performance man radīja ilūziju par mūsdienu kultūras dejas virzienu elementiem. Jūsu izpildījums bija galvens, tomēr šis puantē, smēlais puntgals nebija galvenos strādājums. Kopējais rezultāts par šo izpildījumu bija eleganti, bet par maz akrobātisks elements. Bet ko rādīs baltais koris? Lūdzu! Tā
Nu, es teiktu tā, es redzu Baltajā Lodī tātad, nu, protams, Baltais kors ar visām lidmašīnām no Velkivas vēl uz augšu vēl. Pat varētu teikt, ka daži tur ir piemērot Latvijas netradicionālajai operai. Bet daži brīdi gribētos, lai tur, teiksim, ir noteiktajā dziesmā, es viņu esmu dziedājis vairāk kārtīgi, jā, arī lielajā pasaules visādās festivālos, jā. Tur ir tās slingas, kas jāpavēl nedaudz tālāk, jā. Tur ir, nu, ir viennozīmīgi iepriekās prātātāji, bet ir daži talanti. Es redzu koru. Tiešām nezinu, ko teikt. Es nezinu, cik ilgi apspriedīsies žūrī un kā viņi vienosies. Bet pirms tam tieši tā. Cipari? Ko teiks cipari? Lūdzu? Nu, nešmiecās. Pateikt, godīgi man jau gribētos atbūt arī šādi. Man ir tikai vienu 10. Dodamies reklāmas pauzē. Jā. Jādos Valtrigānzijā. Čau, Tom! Hei! Vakar mums bija ļoti svarīga diena. 1. oktobrs. Ik gadu 1. oktobrī notiek Jādos Valtrigānzijas pašpārvaldes un prezidenta vēlēšanas. Tāpēc gribētu aicināt uz savu pirmo runu mūsu jaunievēlēto prezidentu Lauru Krūmiņu. Labdien, cienījamie skolotāji! Man ir šis gods stāvēt šeit jūsu priekšā un skolēnu padomes vārdā sveikt jūs skolotāju dienā. Šajā rudenīgajā dienā, kad koku lapas iekrāsojās košās un siltās krāsās, laiks kļūst aizvien vēsāks, bet mūsu sirds siltāks. Šodien jūs parādījāt savu radošo personības pusi un talantus. Dāvājot priekš sev un apkārtējiem, tādēļ turpiniet nezaudēt mūžu un enerģisko garu. Mēs vēlam jums izturību, pacietību darbā ar skolēniem, gūt prieku un gandrību par padarīto, kā arī saulēns dzīves mirkļus ikdienas. Galvenokārt nezaudējot pozitīvo skatījumu uz pasauli, un lai jūsu ceļi krustojas ar saprotošiem un paklausīgiem skolēniem. Tādēļ šodien es sveicu visus skolotājus, dāvājot šo ziedu pušķi direktorei. Zieda oranžā krāsa simbolizē dzīvību. Tās pozitīvais aspekts ir spēks un neizsīkstoša enerģija, kas nepieciešama pilnvērtīgam darbam. Turpretī taurēs ir mūžīgās dzīvības simbols. Lai neizsīkst spēki un pilnvērtīgs darbs nes panākums. Šogad skolēni ir novērtējuši mūsu skolas skolotājus, viņu labos darbus, labās sirdis, atsaucību un labsirdību. Mēs esam saņēmuši un uzzinājuši ļoti daudz atzinību un pozitīvu vērtējumu par skolotāju personībām. Tādēļ skolēni ir piešķīruši nominācijas viņu prāt visatbilstošākās jūsu raksturam un būtībai. Tātad Līvija Rāde, kā smaidīgākā skolotāja Jelgavas valsts ģimnāzijā.
Silva Sandra Dārzniece, optimistiskākā skolotāja. Vīruta Turklava, laipnākā skolotāja. Mārtiņš Beitāns, labsirdīgākais skolotājs. Dzinta Beitāna, izpalīdzīgākā skolotāja. Laila Nagla, saprotošākā skolotāja. Inta Kalniņa, enerģiskākā skolotāja. Sveicene Cimānova, starojošākā skolotāja. Irēna Dukula, mīļākā skolotāja. Agnese Svencīska, prasīgākā skolotāja. Ruta Rūle, aizrautīgākā skolotāja. Jānis Leitis, stilīgākais skolotāja. Mārija Brānta, skanīgākā skolotāja. Liena Stabula, čakākā skolotāja. Un Ināra Rūdze, pļāpīgākā skolotāja. Tā kā žūrija pieprasīs papildu laiku, lai apspriestos par rezultātiem, arī mēs esam sagatavojuši jums nelielu pateicības koncertu. Tāpēc aicināšu Jānu Kunga savu pieprasījumu.
uzstāsies mūsu skolas skolniece Evelīna Miglāna, un viņai spēlēs Jurgis Nagels ar dziesmu Nothing Compares. šo dziedājumu nevar salīdzināt īsti ne ar ko. Un ziniet, ko vēl nevar salīdzināt īsti ne ar ko? Mūsu skolas skolniekus. Jo viņi ir ļoti talantīgi, apdāvināti, gudri, kā dažreiz vēl redzēju. Bet tomēr, jūs paši ziniet, ka mēs esam labākie. Un tagad jums uzstās
ir vinējis jūsu izcilību un jūsu lieliskums. Liels paldies par to, ka jūs esat. Paldies, mīļie skolotāji, ka šodien pagodinājāt mūs ar savu klātbūtni. Cerams, ka mums izdevās kaut nedaudz jūs iepriecināt un neatņēmām jūs pēdējos spēkus, bet devām jaunus. Nu, laikam tad, paldies jums!